Esiet sveicināti, dāmas un kungi, pārdot laimīgs nelielajā studijā. Un šodien mēs atgriežamies pie ļoti, ļoti interesantas tēmas - lauksaimniecības zemju cenas Latvijā 2026. gadā. Kādi darījumi notikuši gadu no šodienas, teiksim, gada nogrieznīs tieši no šodienas, šodien precīzi, kurā datumā es taisu šo video, paskatāmies. 1. jūnijas, vasaras sākums, sveiciens visiem jauniešiem un bērniem, kuri var izbaudīt vasaras brīvlaiku. Bet pārdot laimīgs dosies pētīt lauksaimniecības zemju cenas 4 Latvijas lielākajos novados, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Attiecīgi, Kurzemē pieskarsimies reģioniem šādiem - Tukumam, Talsiem un kā arī Dienvidu Kurzemes novadam, Bauskai, Jelgavai, Jēkabpilī, Zemgalē, Madonai, Alūksnei, Gulbenei, Vidzemē un Daugavpilī, Rēzeknei, Ludzai, Latgalē. Tātad dosimies visi kopā uz cenu banku. Esam jau iekšā cenu bankā. Un tagad skatāmies, ja? Es jau esmu nofiltrējis vienu gadu, ko redzam no 2026. gada jūnija, 1. jūnija, precīzi vienu gadu apakaļ ejam uz 2025. gada 1. jūniju. Okay. Redzam, pirmo sāksim ar Kurzemi, ar Tukuma novadu. Tukuma novadā redzam, ja šeit 225 darījumu gadā. Diezgan daudz, bet bišķi padziļināsim šo te visu tēmu. Runāsim par tādām kvalitatīvām lauksaimniecības zemēm, sākot ar lauksaimniecības zemju, tā kā viņiem ir tāds baļu vērtējumi, tur dažādi faktori tiek ņemti vērā, auglība, meliorācija, piebraukšana un dažādi citi faktori. Es patiesībā nezinu, kādi tie pilnīgi visi faktori ir, bet es saprotu, dažus no tiem faktoriem, kas ietekmē šīs lauksaimniecības zemes cenas vērtību. Laba lauksaimniecības zeme jau sākās kaut kur no 40 ballēm. Tāda vidēja Latvijā, plus mīnus, tas jau skaitās ok. Skatāmies, un redzam, tikai 80 darījumi ar šādām kvalitatīvām auglīgām zemēm notikuši Tukuma novadā. Sāksim ar lielākajām platībām. Tur vislabāk arī var patiesībā saprast, wow, kāds darījums noticis Tukumā. 2025. gada oktobris. Cilvēks nopublicējis SSA savu zemi par 666,000. 73 hektāri, 74,5 hektāri, lauksaimniecības zeme aizņem 73,73 hektārus, 46 auglības balles. Graudkopībai piemērots. Darījums par $500,000 reģistrēts. Kāds nopircis par 540,000 eiro, 7,200 eiro kvadrātmetrā. Mēs visu rakstīsim klāt. Tātad Tukums 74,5 hektāri pārdoti par 7,250 eiro hektārā. Tātad, labi, paskatāmies vēl kaut kādus lielus darījumus. Purē ir baigi darījumi notikuši 360, 36 hektāri, 38, 52 hektāri. Šie divi vienā dienā notikuši darījumi. Nav sludinājums, mēs nevaram apstīties. Visbiežāk lauksaimniecības zemes tiek tirgots bez sludinājumiem. Tur nav nepieciešams likt SSA sludinājumu. Tur ir pāris zvanu uz lielākajām lauksaimniecībām, uz lielākajiem vietējiem saimniekiem, lauksaimniekiem. Un tad jau ļoti atrast darījumam pircēji. Tātad redzam Pūrē 52 hektāri par 442,000. Wow, cik teiz balles. Tātad, kur te var apstīties balles? Interesanti zināt. Kā mēs varēsim apstīties balles šādi? Kadastra numuriņu, kadastra apzīmējumu labāk varētu uzreiz. Tātad apzīmējums ir šeit. Rakstam iekšā LVM. Paskatīsimies ātri vien, cik, ne šajā adresē, bet šajā. Šeit mēs ātri ierakstīsim, paskatīsimies, cik balles ir bijušas. Tur bija 7,250 eiro, pirmajam bija 46 balles. Tas arī man mājas darbs palikt gudrākam un zinošākam visos lauksaimniecības zemju jautājumos. Tāda te atvērtā tirgus analīze ļoti palīdz. Tā. Tā. Pēc viņš kā mešs mums rāda. Tā, reku būs. Nē. Šitas gabals, jā. Labi, kāpēc viņš mums neļauj? Gribam redzēt. Mēs gribam redzēt zemes vienības
balles, bet kaut kā šodien negrib rādīt. Mēģinām vēlreiz. Mēģinām vēlreiz. Varbūt šeit. Nē, te mežu iecirkņi, mežu novada. Parasti šeit pie zemes vienībām vajadzēja parādīt, bet es neredzu šim te zemes balles. Interesanti. Labi, mēģināsim kaut kā citādāk. Vēl varētu ladu bloku kartē būt. Arī nav. Nu, respektīvi, šim nezinu šim balles, bet kopā šeit ir, kopā šajā darījumā ir, redzam, 52,6 hektāri. 52,6 hektāri. Pārdoti par 8418 eiro hektārā. Labi, paskatīsimies vēl viens, tur bija 3 kopā pūrē ir. Šis arī 8420, šis noteikti ir saistīts darījums. Varam paskatīties, kāpēc te tās balles nekur nerāda. Jautājums cenu bankas veidotājiem, vai kur var redzēt balles? Es varbūt vienkārši neredzu. Visticamāk, es vienkārši neredzu. Bet labi, tas būtu sīkums. Tas būtu sīkums, re, kur mēs redzam lokāciju precīzu. Ok, labi. Tālāk, tad šis te gabals 38,1 hektārs ir 8423 eiro hektārā. Labi, 3 dārgākie darījumi ar labām ballēm. Es pieļauju arī, pamēģināsim šo atrast. Kāpēc tas Latvijas valsts mežu kārtas parasti ļāva redzēt? Redzēsim tūlīt. Viņam būs sava citādāka. Šis būs īstais apzīmējums. Nu, mēģinām tagad kartēm. Jā, interesanti, viņš nerāda kaut kā vairāk. Kādreiz te varēs muki redzēt visu papildus informāciju jebkuram gabalam. Jā, nu labi, tad darīsim citādāk, neskatīsimies balles, jo mēs zinām, ka tās visas ir 40 plus balles šiem te gabaliem ir 40 plus, jo mēs iefiltrējām cenu bankā, to cenu banka kaut kā to redz, bet viņi paši neparāda mums, cik tad attiecīgi ir. Bet paskatieties tūkumā, cik dārgi darījumi patiesībā. 500 400 000, 300 000, 300 000, 190 000, 210 000, 226 000. Ļoti dažādi darījumi. Šeit ļoti dārgs darījums Vānes pagastā Tukuma novadā 164 000, gandrīz 10 000, 9600 eiro kvadrātmetrā arī darījumi. Ļoti diezgan dārgi darījumi Tukuma novadā, bet tā arī ir līdz 10 000 Tukuma novadā. Es pat esmu redzējis arī 10 000 eiro vērtībā, kad darījums realizē. Labi, dodamies tālāk. Tagad mums viss skaidrs, vairs nekavēsimies pie darījumiem. Talsu novads. Tātad Talsu novadā. Ejam iekšā, skatāmies. Redzam ģibuļu pagastā. Mēs visi zinām no ģibuļiem, kas ir Inters Busuls. Kas te ģibuļos notiek? Kas te notika tikko? Tātad darījums notika. Kaut kas ļoti dārgs te noticis. Pa 23, ne, ļoti lēts, gribēju tā teikt. 47 hektāri pa 23 000, kaut kāds nereāls darījums. Labi, patīsimies dārgākos darījumus. Talsos paskatās. Talsos nav dārgi darījumi nemaz tik daudz. Šitas varbūt bišķi dārgāks ir Talsos 8701 noticis Laidzes pagastā. Talsinieki, jā, visi talsinieki klausās. Laidzes pagastā 16,5 hektāri pārdoti par 8727 hektārā. Labi, laidzenieki, labs. Īves pagasts. Tad darījums reāls. 180 000 ielikts, 143 pārdots. Lēts, 30, jā, šitas mums arī jāpierakst ir. 34,4 hektāri pārdoti par 4157 eiro hektārā. Labi, vēl viena. No katra novada pa trījiem gabaliem, tad mēs varēsim saprast reālos ciparus. Tālāk, kas mums te ir? Valdgales pagasts, vēl viens reāls darījums, 16,7 hektāri. Cilvēks noveicies, ielicis SSA pat 120, pa 120 pārdevs arī. 16,7 hektāri pārdot par 7186 eiro hektārā. Labi, dodamies uz Dienvidkurzemes novadu.
Dienvidkurzemes novads. Skatāmies. Dienvidkurzemes novadā 107 darījumi ar 40 plus balēm. Lauksaimniecības zemju cenas. Tātad dārgākais darījums noticis Kazdangas pagasts. Te ir virs 10 000. Lepojamies. Kazdangas pagasts. 20,4 hektāri par 10 520 eiro hektārā. Zināt, paskatīsimies vienu gabalu arī reāli, kāpēc viņš tik dārgs ir. Kāpēc viņš tiešām tik dārgs. Ieiesim, paskatīsimies, kāds viņam novietojums ir. Vai viņš ir pie ceļa, jo tas ir diezgan dārgi priekš Dienvidkurzemes novadam. Tas ir reāli dārgs. Jā, kur izskatās kaut kas jau tāds labs un rāda. Kadastras kartes šodien kaut kas nav. Vajadzētu visam te būt iezīmētam, lai mēs redzam teritoriju. Bet visticamāk jau, ka šis ir tas gabals. Ko aizgāja viss lēns internets šodien. Skrunda aizpute. Ceļa malā pašā. Vienmēr ceļa mala ir tas faktors, kas paaugstina lauksaimniecības zemes cenu. Viennozīmīgi, jo ļoti vienkārši piekļūt. Iedomājieties, ka jums ir noteikti, ka kaut kur te arī vietējiem lauksaimniekam ir bijusi, kas šeit ir? Jā, noteikti, kad ir ļoti ērta lokācija cilvēkam bijusi, lai aizbrauktu uz šo gabalu. Tas ir diezgan liels gabals, arī 20,4 hektāri bijis apsaimniekots, un līdz ar to tas ļoti simpātisks gabals kādam, ko iegādāties. Jo visbiežāk tie dārgākie darījumi, viņi ir pie ceļiem. Tā. Kas mums vēl tagad notiek? Ejam tālāk, skatāmies. Vēl viens darījums te gan ir lētāks. Paskatīsimies kaut ko tādu. Priekulas pagastā, Priekulas pagastā ir uzstādīts 12,9 000. Wow. Reāli pārdot ir cik 10,5 hektāri par 12 937 eiro hektārā. Ļoti dārgs darījums. Es nebiju redzējis Kurzemē par 13 000 eiro hektārā gan arī nekad. Tas ir super darījums, bijis 24. novembrī 2025. gada beigās pašās. Visu cieņu. Pastīsimies, kur ir liels darījums, 25,6 hektāri. Cilvēks ielicis pa 170 000 un arī pārdevis vairākas zemes vienības kopā. 20,5, 3,4, 0,9, 0,8, kopā 25,6. 25,6 pa 6600. Iefiksēsim. Tātad 25,6 par 6641 eiro hektārā. Un es tikko izdomāju ļoti interesantu lietu. Mēs turpināsim ar atsevišķu video, skatīsimies Zemgali. Šīs būs cenas tikai un vienīgi Kurzemē. Nākamais video būs par Zemgali. Dāmas un kungi, tiekamies nākamajā video. Čau!